Ra ra Roma Roma Gaga ooh la la what's your bad romance Un tā mums būs speciāls video, kur mēs esam tikušies ar kādu dizaineru un kuru pastāstīs varbūt ko vilkt mugurā. Labvakar! Привет. Varbūt jūs varat mūs ar sevi iepazīstināt? О, да. Меня зовут реально Стивия. Я дизайнер. Un tātad jūs arī, cik saprotu, esat galvenā SBL dizainere un stila konsultante. Конечно. Un tad varbūt tās jūs varat pastāstīt, kas tad ir tas šikais šogad un varbūt dot padomus. О, да. Один очень важный момент здесь такой, nu labi, es latviski. Вот tā, tad doma ir šik, vajag ar šik visu. Mēs izmantojam dažādus momentus, dažādus variantus, un nebadamies no krasam, да. Bez krasam это очень garlaicīgi ļoti. Bet ļoti šogad modē mums ir visa te lateksa, ir tur tā kā āda, да. Mēs viņu izmantojam, dažādi āda, dažādi spīguļa, da, tā kā ir spīguļa, nebaidamies no spīguļa, tas ir ļoti interesants moments jūsu tarpā. Visādos nebaidamies no dažādiem pārspēlējumiem, потому что это high fashion, da, un tas ir ļoti interesants stils, tur tāds šik, tā kā rozinite tur ir, da, tas ir un šeit. Varat redzēt, это, nu, как по-латышски, nu, diva, da, mana diva, es no viņas ļoti iedvesmojos, un tā ir sanācis, ka viņa ir pagājušā gada SBL, un no viņas ļoti daudz ir mācīties. Un vienmēr atceramies, ko mums teikusi mana draudzene labā Lady Gaga. Mode neveido TV raidījumi ili žurnāli, bet gan mēs paši. Ļubļu. Un, ja mēs atkal palūkojamies balsojuma rezultātām, tad mēs varam redzēt, ka situācija par izslēgšanu nav mainījusies. Un tieši tāpēc mēs viesojāmies pie reklāmas speciālista Priča, kurš jums sniegs noderīgu palīdzību, veidojot savu reklāmas kampaņu. Video. Sveiks, Fricis! Labdien! Pašlaik balsojumā izveidojusies situācija, kad 4 cilvēki cīnās par izkrišanu. Varbūt jūs kā reklāmas speciālisti varat viņiem ko ieteikt? Tātad, ja ir izveidojusies šāda situācija vispār šeit balsojumā, vienīgais, kas var palīdzēt, tas ir attieksme, reklāma, jo vēlēšanas, tas ir kā vēlēšanas, laba priekšvēlēšanas kampaņa, tas ir pats labākais. Bet šī gadījumā, ka konkrēti ir 4 cilvēki, es domāju, ja viens no viņiem izkrīt, tad tas būs tas, kurš ir mazāk veidos tieši sevis popularizēšanas kampaņu. Viennozīmīgi. Vai jums ir kāds konkrēts priekšlikums, ko obligāti vajadzētu ievērot? Nu, ievērot vajag noteikti to, ka vajag veidot varbūt tās internetu mēdījos reklāmai, kaut kādu veidu reklāmas, kas tieši ir saistībā ar internetu, jo cilvēki balsojums notiek internetā, jābūt tieši šim internetam. Bet kas noteikti ir jāievēro, mums vienmēr ir jāatcerās arī tas, ka mēs notiks arī vietējais balsojums. Un šajā vietējā balsojumā mums ir arī jānotika kontakti ar vietējiem cilvēkiem. Jo mēs atcerēsimies, ka pagājuši gadu, piemēram, Kristīna Jansons stabili bija tātad balsojuma pirmajā vietā, bet vietējā balsojumā viņa beigās apzina Arturu Bulā tikai par 3 balsīm. Jo nebija nodrošinājis pietiekami vietējo atbalstu. Tad kāds ir jūs pēdējais novēlējums visiem kandidātiem? Tā ir kārtīga reklāma. Tās ir viss. Paldies! Un tas arī šoreiz ir viss. Bet jautājums paliek. Kurš šogad saņems sabiedrības biezpienu lepnumu ceļojošo biezpiena šķīvi? Ar jums šovakar kopā bija Krišģāns
un Lil Džonsā. Neaizmirst nobalsot. Sabiedrības piespiedas. Punkts. Pinkzo.com. Visu labu. Visu labu. Ra ra Rama Rama ma ga ga